This conference will now be Čau, recorded. Aija. Beidzot satiekamies. Atceries, es tev minēju par to, ka tad, kad ir laivi, ir milzīgas pretestības. Nu, re. Abas izbaudījām pretestību. Nenormāli. Nenormāli. Nu, šis bija laikam lielākā pretestība, kāda ir bijusi izējot sarunu. Nu, Man jā. patīk, Kārts izvilkās Don't Give Up vai kaut kas tāds. Man liekas, kāds sakars šodienai tas ir? Un beigās izrādās milzīgs. Milzīgs. Tie dēmoniņiem spēlē paslēpas. Vienkārši ieskicēsim klausītājiem, skatītājiem, ka šis laivs bija paredzēts pusstundu iepriekš, un tas nekas, ka neviens mums tagad tieši neklausās, bet Aija man neatbildēja, viņa pēkšņi pazuda, lai gan iepriekšējā vakarā mēs super gatavojāmies, nevis vakarā, bet visu dienu meklējam opcijas, Pārdegām. Meklējām opcijas, kur vispār iziet laivā, jo Instagrams vairs neļauj iziet, ja nav 1000 sekotāji. Mums nav 1000 sekotāji, mums kaķis piedalās mēls. Un šodien Aita kā iekristas, vienkārši nav laivā, neatbild ziņām, neceļ. Es pusstundu vienkārši pat ar sevi izkritus jau no visas plūsmas, no noskaņojuma, saplīsa man milzīgs cukurtrauks, stikla nokritus slīzēm. Wow! Un es tā, vienkārši. Visi iet šķērsām. Visi iet šķērsām. Bet te mēs esam. Un Dievs dod, lai saruna ierakstās un notiek, un mazums, kas te būs un kas te ir paredzēts, ne? Jep. Kur tu biji, Aija? Kur tu biji pusstundu, kad tu nebiji? Kur es biju, ka es nebiju? Jā. Vai? Es biju ceremonālā kakao rituālā, lai sevi paaugstinātu šim pasākumam tieši. Bet, kā jau parasti, kakao gars tāds viltīgs, viņš man tādos tripos aizveda, ka mēs nevarējām tikt ārā no tiem tripiem, jā. Bija cīnīti vai tāds kaut kāds, kas tas bija tev pa piedzīvojumu? Tāds gaišs vai tāds? Ekstra gaišs, jaudīgs, ļoti jaudīgs, ja mēs latviski skaisti gribam pateikt, iespaidīgs. Tu esi no rīta un tu vēl 10 nebija iznākusi? Bet man liekas, ka 20 minūtes bija pagājuši no tā laika, kad es iegāju. Jā. Crazy. Tas saucās gribēja noskaņoties uz laivu. Jā, pārskaņojums. Vēl ekstru iedeva man. Es esmu vēl jaunā pēc horoskopa, man liekas, come on, kā tā var? Es nekad dzīvē nekavēju un vienmēr dusmojos uz citiem, kas kavē, bet tā ir pieņemšana. Jā, bet man bija tik grūti saprast, jo man liekas, ka tik nopietni vakarā, tik nopietni bija, un es sapratu, mēs esam vienreiz dzīvē tikušās, es jau patiesībā tev nepazīstu. Es taču nezinu, kā tu esi, varbūt tieši tādu tu arī esi. Tu beigās neceļu, ignor. Kas notiek, Aija? Kārts tik spēcīgi izvilkušās. Tātad vispār varbūt mēs ieskicēsim, kādā sakarā mēs vienu otru esam te pierunājuši, sarunājuši tikties. Un Aija man apsveic dzimšanas dienā, man bija 23. augusts, tagad ir 28. augusts. 23. augustā man bija dzimšanas diena, un Aija man apsveica dzimšanas dienā un uzrakstīja pateicību, iepina arī par laika līnijām, kurās viņa bija pie manas klātienē toreiz. Cik tie gadi atpakaļ bijis, neatceros? Kurš to atcerās? 5, 6, 7. Nē, tad Dievs pasaka. Noteikti 2. Labi, 4 varbūt. Un vārds pa vārdam, parasti apsveic, tur baigi neizplūst. Kaut tās sarunās. Un kaut kā mēs aizgājām, ka tu man tā, ja tev kaut kas pa bērnu tēmu, vai es pat nezinu, kā aizplūst saruna, un tu man tā, ja tev vajag padalīties droši, un man no sākuma bija pretestības, domāju, ko es tur čīksēšu, uzbāzīšos, kāds sakars vispār. Un es nezinu, kā es domāju, labi, ko dažas frāzītes jau es varu uzrakstīt par to, kā man ir gājis vai iet.
Un es kaut kā uzrakstīju, un tu uzreiz paņēmi uz to atvērtību, arī uz to dalīšanos, ka tu rakstīji, ka tev tāpat bija, ka tu saproti. Un kaut kā man uzreiz bija tāds, bāc, mums ir jāaiziet parunāt, jo tu iedevi kodus, ka tu tiki no tā ārā, ka tu esi jau pilnīgi citā enerģijā. Un, jo es atceros, ka tas pie manis bija tāda, bet tie bija kaut 4 gadi, man liekas, atpakaļ, varbūt, es nezinu, nebija tik, bet tu biji ļoti bēdīga, vai ne? Tu biji bēdīga, un es atceros tikai vienu frāzi no visas sesijas. Nu, labi, viens bija tā lemūrija, eņģeļi un deltīni, bet viens bija, kad laid to prieku iekšā. Nu, prieks pietrūks tevī. Nu, tad mēs redzam, ka tevī nepietrūks prieks. Šodien mēs arī darījām kakao, mēs laidām prieku iekšā manī. Tu biji arī vakar priecīga, sežot pie kompļa bez kakao. Nu jā, mums šodienas tēmas ir, droši vien, ka tad arī par to tēmu mēs runāsim. Lai gan, varbūt priekš tā prieka un enerģijas, kurā tu esi, varbūt liekas, ko tu runā par šitām visām tēmām. Bet mēs bijām izsludinājuši, ka šīs būs tās tēmas, par ko mēs šodien tieši plānojam parunāt. Un mēs par viņām varam nerunāt, protams, smagi. Mēs par viņām varam runāt kā fakti un kā tu izšķirtojies ārā no tā visa. Nu tad... Vai tu gribi vēl kaut ko piebilst, pirms mēs sākam pieķerties sarunai? Lai top. Ja tā varbūt kaut kāds intro, lai top rekords, lai top tas ieraksts. Cerams, ka tev ir ieraksts. Nu, rakstās. Es palūdzu visādas Arturjāņu dieviņas un tehnikas gaismas būtnes. Vienkārši, lai ir klātesoši, jo pretestība bija nenormāla. Nu tad tā, mēs kaut kā nonācām pie punkta. Es esmu izrakstījis tos punktus, mēs varam tur brīvi plūst, tur neko nav jāpieķerās, bet pie tāda skaista piedzīvojuma kā pēcdzemdību depresija, kad mēs kļūstam par mamām. Jā. Piedzīvoju šo... No sākuma es ieskicēšu vienu tādu, kā parasti visums ar mums runā, un apliecina, ja šaubamies, ka tas tomēr ir svarīgi, kā viņš mums dos sinhronitātes. Es izziņoju tēmu, ka būs šis laivs, un es tajā dienā vai nākošā aizgāju uz aptieku. Meitai tur vitamīnas nopirkām, un pirms manis iepirkās māmiņa, es zinu, ka viņa māmiņa vienkārši maza pilsēta, viņai ratiņā ārā, un viņa pirka antidepresantus. Un es sapratu, ka tā ir tēma. Protams, tā māmiņa nekad te neklausīsies, viņa nav, varēja redzēt, ka viņa nav iekšā tajā visā, vienkārši daktars izrakstīja, viņa dzer, bet tā ir tēma. Labi, varbūt, ka viņa pirka vīram, es nezinu tos antidepresantus, bet faktiski, ka tas bija tāds apstiprinājums, ka tā sajūta ir crazy. Tad, kad tas notiek, tas ir crazy. Tu jau neatceries, tas tev bija sen, vai ne? Kā tad, jā. Līdz kaulam atceros. Man tas bija šoziem. Reāli. Ņemsim vērā, ka kolektīvā laukā tāpat notiek milzīgas transformācijas. Un arī cilvēkiem bez bērniem ir viņu šūpo mētā un visādi stāvokļi. Bet tā padomā, ja tev ir bērns. Un tas ir, tā kā, man ir bijis depresija 15 līdz 17 gadi vai 17 līdz 9, tas periods, es zinu, kas ir depresija. Es neko neārstēju, neko nedarīju. Šī bija tā pati sajūta, tikai vēl drastiskāka. Man reāli gribējās nomirt, nevis aizbēgt, bet vienkārši gribi nomirt. Un tad es sapratu, es esmu kļuvusi par mammu. Un tas notiek pakāpeniski, tas nenotiek vienā dienā, tu pat nemani, kurā brīdī tas ar tevi notiek. Un es saprotu, es esmu tagad portālā mamma, un es no viņa vispār netiek ārā. Un tas portāls ir, tā kā portāls mamma, viss, tu esi mamma, tava dzīve ir, tu esi šeit, tur nebūs tā, ops, es te vairs negribu būt. Var jau tā darīt. Un es saprotu, ka viss, this is it, tas tagad tā būs. Nogrums uz nogrumu, tukšās glāzes princips, skaistās frāzes,
vispirms tos gāzes masku, skābekļa masku uzliec sev. Un tas viss, to mēs visu zinām, bet viņš nedarbojās tad, kad tas notiek. Tu pat nevarēji atrast, es nevarēju atrast veidu, kur un kā no tā tikt ārā. Pat ja man bija visādi tur meditācijas un tāda nebija jaudas pat. Un viss ir ciet, sajūta līmenī, liekas, ka te nekā jau nav. Tu to dienu novelc, dodot. Un liekas, ka tas būs mūžīgi. Un ka tas ir tās, kā tagad būs. Kas tev palīdzēja? Kā tu tiki? Vai tu kaut ko apzināti darīji? Vai, jo tev bija ar abiem bērniem, ja? Man ir tikai viens bērniņš. Jā, man ir dubultā pieredze. Ar katru bērnu mēs augam savā pieredzē. Cik tev starp abiem bērniem? Cik tev ir tas starpība? Nu, cik tev viņiem 5 gadi starp bērniem? 5. Tu tik un tā iekrīt ar otru tajā pašā pieredzē, ja? Nu, tu domā, ka ir savā vēl grūtāk, jo tev ir otrs bērns, kur tu jūties vainīga, tu viņam nevēl tik daudz uzmanību. Nu, tas ir atkal cita tēma, plaša, kā ir, kad ir 2 bērni. Jā, tas ir jauns kosmos. Bet, jā, atbildot uz tavu jautājumu par to, ko es darīju. Nu, tajā laikā man nebija nekādas meditācijas kā tev, tā ka tev vēl paveicies. Es tādām nenodarbojos, bet, ko es darīju, es sasniedzu dibenu, un var taču vienmēr sasniegt to dibenu, ja? Nu, to zemāko savu punktu, ja? Un tikai tad var atspērties, ja tu nav no kā atspērties, nu, tad nav no kā atspērties. Tātad tu sasniedz kaut kādu savu zemāko punktu, ka tu saproti, ka tālāk vairs tā nevar. Sākumā tu gaidi, ka kāds cits tev palīdzēs, kas ir bezjēdzīgi, jo vīram ir principā pa lielam pofig. Nu, ja mēs tā ņemam. Tu visu dari, viņam viss ir labi, tu visus apkalpo. Tas, ka tu pa sevi nerūpējies, nu tās ir tavas problēmas, mīļā, pareizi. Nu, tad paņemam sevi aiz matiem, šitā te, kā slīcēji, kā... Tev krīta maškārā, jo man pusi izkrita. Man tad nebija aiz kā paņemt. Nu, tad paņem to, kas vēl palika, jā, un velc sevi ārā, jo neviens cits tevi nevilks. Pirmo reizi, vismaz ko es atceros, jo man depresijas bija vairākas, ne tikai 1 vai 2, vairāk periodi, es gāju peldēt. Man ļoti patīk peldēšana. Es sāku iet uz basēnu, bet pirmoreiz tiešām ar tādu piespiešanos, jo man no mājām ārā negribējās iet, man negribējās nevienam rādīties. Es domāju, kam tas viss vajadzīgs, ja? Mājās iet. Klāt lieko svaru, ķermeņa izmaiņas un nekad tev negribas cilvēkos īsti būt. Tu nepatīc sev, tev neder drēbes skaistas un tā tālāk līdz bezgalībai. Tad sāku iet uz basēnu, jā. Man peldēšana ļoti patīk, katram droši vien jāatrod tas savs vaļas prieks plus muguras sāpēji, un peldēšana lieliski palīdz arī muguras sāpēm. Sākumā gāju ar sakostiem zobiem, sev piespiežot ar spēku aiz matiem vilku, bet kaut kā 1 reize, 2, 3, un kaut kā tas basēns, viņš atlaida. Viņš atlaida to. Kā tu varēji to. atrast laiku tam basēnam, cik bērniņš bija vecs vai abi bija? Vai tu sāki ar otro bērniņu tikai uz to basēniet? Ar pirmo vēl nē, vai ne? Mēs sākam ar pirmo, jā, jo otrais tas ir atsevišķs stāsts. Tas bija pirmais bērniņš, jā. Nu, bija sācis iet dārziņā, un tad tie rīta laiki vai kaut kādas dažas dienas bija tie, ko varēja un drīkstēja veltīt sev. Bet, tas nebija viegli to gribēt un samanedžēt un meklēt basēnu, jo visur pa dienu ir skolas laiki un tā tālāk, bet, izdevās par laimi. Jā, jo kā man arī bija, sēdēja, pirmkārt beidzās ziema, sākās pavasaris, tas jau kaut ko bišķiņ pamaina. Gaišāks, vienkārši gaišāks ārā. Nav tik daudz pa telpām jāsēž, jo ar bērniem daudz pa telpām ziemā bērns slimo, tas vēl uzliek slodzi. Un es biju pieradusi ļoti kūstēties, iet uz mežu, man bija suns, un 3 reizes dienā staigāju pa lauku. Tā brīvība bija ļoti svarīga un kustība. Beigšņi man viņa nogriež. Nav. Suns nav, tātad obligāti ārā nav jāiet. Vai bērniņš slimo vai nesmuks laiks. Tur tā, laukā iet, bet tas jau, cik pamīcās, tie mazulīši jau nestaigā no sākuma baigos gabals. Viņi te dažus metrus pusstundu gāja, kad viņi sāk tikko. Un
Un tad man māsas teica, vai es negribu nākt vingrot. Nu, kad ir tas TRX, kas ir tajās siksnās, nu tāds. Un mans prāts uzreiz jau, es jau nevaru, man jau nav laika, kur tad nauda. Un, bet beigās es aizgāju to vienu treniņu, nu, tas bija pēc dzīvesbiedra darba laika, ko varēja, nu, davai pieskati. Un es sāku 3 reizes nedēļā uz to treniņu iet. Man, protams, bija ritīgi liekais svars, nu, man diastāze, nu, nevis ritīgi liekais svars, bet, nu, tāda tauciņa zvēda ar diastāze. Un man nebija nekādu mērķu tam treniņam, nekādu, vienkārši izkustēties. Bet es atceros, es eju uz to treniņu, man vienkārši pašnāvīgs sajūta, man vienkārši nomirt spēks jau nav tāpat. Un tu vēl tur, nu, tu kaut ko centies, un tas liekas tāds, nu, labi, tu to izdari, prieka nekāda nav, nekas. Bet kaut kā pamazām es joprojām eju uz to treniņu, tur bija, viņš arī muguru izlīdzināja to sastiepumu barojot, un es joprojām turpinu iet uz to treniņu, tā kustība tomēr glābi. Tā kustība glābi. No sākuma tas liekas bezjēdzīgi, un tu esi ar visām tām sajūtām, un depresiju to vēl nomirt un neredz tam jēgu, bet viņš kaut kā tā depresija atnāk, tā viņa arī kaut kur aiziet kādā brīdī kustoties, pat arī to nekontrolē. Viņš vienkārši, tas nenozīmē, ka nebūs mirkļi, kad tu piedzīvo atkal to sajūtu, bet, nu jā, tā kustība šobrīd laikam bija tas, kas palīdzēja tai emocijai izkustēties enerģijai ārā. Bet, nu, beigās es tad visvairāk runāšu. Lūdzu, Aiga, tā arī. Nav iebildumu, lūdzu. Aiga. Ja uzklausa vienmēr visas. Nē, tev ir taču ko teikt. Un pastāst, mums nākošais punkts ir identitātes pazaudēšana un atgūšana. Jā. Par veco vairs nevari, pie tā vecā bišķi ķeries, jo jauno jau tu nezini. Kas tad ir jaunais? Tas jaunais liekas nereāli tajā brīdī, kad tu esi liekajā svarā, nelaimīgās attiecībās, pārgurusi sieviete. Kur tad vispār sieviete? Tu kā sieviete sev tur nejūti. Viss ir cieta aiztaisījies, pilnīgi. Tu tā kā esi kaut kāda mašīna, kas kalpo devējs. Te pašā laikā, protams, tas bērns, nu tu negribi arī bez tā bērna būt, tu gribi būt ar to bērnu vienlaicīgi. Bet tā identitātes krīze, viņa ir, nu, traka. Viņa ir tāda, ka liekas, ka tu nekad vairs nesajutīsi sevi. Ka tu tāds arī būsi kaut kāds tur, es pat nezinu, kas tu būsi. Pelēkā pele. Lauku pele. Resnā lauku pele. Jā, resnā. Ar saldu mēšanu, lai... Kuru neviens nemīl. Pati arī kāda jēga pašai sev mīlēt, jo, nu, kāda jēga. Ko te es varu dot pasaulē? Nu, cerams, ka to bērnu, varbūt tas bērns kaut ko varēs piedzīvot. Bet tā identitātes krīze, es kaut kur arī lasīju, ka viņa, nu, un es nezinu, kā ar 2 bērniem, droši vien jau vēl trakāk, ka pēc 5 gadiem sieviete sāk atgūt, sajust savu identitāti atpakaļ. Vai tā ir Man pārgāja tā pirmā krīze, un tad uzreiz apakaļ nākamajā vilnī. Ārprāts, ja godīgi. Tāpēc es baidos otru bērniņu. Es pilnīgi nejūtu šobrīd, jo man nav resursu. Es zinu, ka iedod to resursu, ka mums liekas, ka mēs nevaram, mēs īstenībā varam vēl vairāk un vēl vairāk un vēl vairāk. Mēs paplašinamies. Bet, kamēr man vēl ir krūts barošana, es baroju, manai meitai jau ir 2 un 3 mēneši, 2 gadus barot bērnu. Tā ir slodze, un tas ir tāds love and hate, attiecīgs, ka tu tā kā, tur vēl kaut kas patīk, bet rītīgi ir jau besīt. Nu tā nevar nogurs ķermenis dot. Nogurs ir vienkārši būt izīsts. Es to visu daru ar vienu krūti, man otrai bija, operācija, un man tur nav pieniņš, un tad tas viss noslodz tīri uz to vienu pusi bija, un ziemā man bija sajūta. Es nezinu, vai šajā ziemā, jo tur mums jau tā atmiņa paplēnē, vai pagājušajā,
ka man ļoti galvā tas sāpēja. Un tā kā man ir bijusi onkoloģija krūtī, man likās, ka man jau ir galvā un vēl pāri visam šitas stress man gāja. Jo viss sāpēja, bet tas bija tīri no tās pozas. Es jau tā nezināju, jo tā nervu sistēma visa, viss nospriegots. Es tad gāju tur pie daktariem. Tad man vēl tas smagais fons par to slimību, ka tu nezini, kurā brīdī, un man likās, es nomiršu, man būs tā slimība. Tur vēl tas smagums gāja virsū. Un, jā, bet kad izdzīvoju tos 2 gadus. Un identitātes krīze es joprojām nezinu. Es zinu, bišķiņ to kodoliņu, es zinu, kas es esmu, kas ir mana enerģija, bet tik un tā joprojām taustos ļoti. Jo citām, kā es esmu dzirdējis, citām atnāk baigās tādas intuitīvās spējas, atverās tieši pēc bērniņa piedzimšanas kaut kādas gaišās maņas. Man likās, mamiņas ir pirms bērniņa, un man likās, man aiztais ciet bērniņa laikā. Un tas bija vēl trakāk, tu pazaudēji vispār to saķeri. Tā, ka tu tā kā ieej tik lielās zemes dzīvē, ka tu vari tikai knapi atcerēties, ka ir tā gaisma, ir tās būtnes, ko tu vari pieaicināt, kaut kāds rīt rituāliņus veikt, bet tie arī bija tādi uz vienkārši tādu jau izmisuma robežu, kaut ko vismaz, bet nejūtu. Un tagad jau ir labāk, šodien es ļoti spēcīgi jūtu arī Magdalēna Kristus enerģiju laukā un visādas kristāliskās enerģijas. Bet Aiņa, es biju cerējusi, ka tu ļoti daudz stāstīsi. Bet laikam pēc ko tu vēlies zināt? Tūlīt pastāstīšu. Tie punkti ir partnerattiecību krīze un uzplaukums. Kā to var dabūt gatavu? Krīzes uzplaukums. Tagad ir uzplaukums, jā. Bet, lai nonāk līdz uzplaukumam, ir atkal jāsasniedz tie pašas apakšas tām attiecībām. Tāpat kā tai depresijai līdzīgi, jā, ka tev jau šķiet, ka nekas jūs vairs nesaista, pat ne intīmā dzīve ir galīgi aizgājusi, tev viss tas ir pretīgi jau, un jā. Tā ir bijis, jā, kad pilnīgi liekas, ka nekā, ka nav nekāds atbalsts, ne morāls, ne fizisks, tikai materiāls pa laimi, jā. Un ka tev nav ne graša pie dvēseles, un tu nekur nevari aizmukt, tu esi kā sprostā, kā cietumā. Jā, un tad kaut kādā brīdī mani izglāba tas pats kakāvo ceremonālais. No šīs te partnerattiecības krīzes es gāju ar mērķi uzlabot attiecības ar vīru, jo doma jau tā noteikti mana sliktā karma, ka pret mani tā izturās, un man noteikti jāatstrādā, jāpacieš, un tad tu krāji tos aizvainojumus un krāji, un viņi tev tur krājās, un ārā tu viņus nelaid, jo tev taču jāpacieš visu. Un tad kaut kādā brīdī kaut kāds pēdējais piliens tur iepiltajā vadzī. Pēdējais, un tad tu uzsprāksti. Tā, ka tev pašai no sevis ir bail. Es esmu metus ar biroja krēslu vīram, tas bija vēl pirms bērniem, bet jā, dēļ šīs krāšanas. Vai arī kliegus tā, ka mājai jumts ceļās, tas nekas, kad zīdainīts guļ augšā, bet, es biju tik aizvainota par, man likās, netaisnīgi apvainota no vīra puses, kad vienkārši man izlauzās ārā tā spriedze. Es vienkārši kliedu no visu spēku. Man bija pofīgi, vai to kādu dzird, vai man bērni pamodīsies. Jā. Tāpēc ir jāmācās būt nevis cietējiem, bet uzreiz visu pateikt acīs, kas tev nepatīk vīram. Man nepatīk, kā tu pret mani izturies, man nepatīk, ka tu necieni manu darbu. Jo arī mamma strādā, un mamma strādā 24/7. Mamma rūpējās, lai viss būtu labi, mierīgi, lai bērniņš būtu laimīgs. Un ja mamma nav laimīga, kā tad tas, lai bērns būtu laimīgs, pareizi? Tātad novirzījos nedaudz no tēmas par partnerattiecībām. Tātad gāju uz ceremonālo kakāvo ar lūgumu saprast, kas tad ir ar tām attiecībām, ko es varu uzlabot. Tieši par ceremonālo kakāvo. Kāpēc kā tu tieši to, viņš tev kāpēc tu sajūti, ka tas būs tas? Tātad finanses pirmkārt, ne tik lielās.
viņš atnāca pie manis pats ceremonālis kakāvo, atnāca tur, kur es dzīvoju, tur var ar kājām aiziet, nav pat degvielai jātērē, nebija nauda grupēida pasākums, pamēģināt, kakāvo man visu mūžu ir uzrunājis. Viņa garša, viņa tā bauda, ja, šokolāde kakāvo, un tieši un vēl kopā ar Tibetas traukiem. Un tas man likās vau, jo mūzika, dziedāt un muzicēt, klavieres spēlēt, tas ir mans. Nu, tas tā kā sajūt līmenī, ka tas ir mans. Un es aizgāju uz to grupas pasākumu, tur nebija tās naudiņas daudz jāmaksā. Un, jā, izraudājos pilnīgi tā kā līdz dvēselī. Par tām netaisnībām visām. Bet tagad es tikai to saprotu, tad jau tas bija tāda virsējā slānīša, tā kā nolobīšana. Nu, tāda paša tā neapzinātākā sevis, sava zemā pašvērtējuma, kā saka, sākšana činīt apakaļ. Jā. Ļoti interesanti, jo šovasar es izteikti jūtu, ka kakao gars mani sauc pie sevis. Ka viņš mani sauc. Jā. Es esmu bijusi 2021. gadā uz ļoti jaudīgu ceremoniju viena retrīta ietveros, un tur bija mums bija aizsietas acis, un es pirmo reizi pagaršoju kakao, un tas bija, saulgriežu laiks, visi augi, tur bija ļoti, ļoti nopietni tā ceremonija. Tur nebija tas tāds. Un tur bija baigi tāds. Un man ļoti spēcīgi to pirmāti parādīja. Pirmāti to, kā viņi iedod katram to zelta kamoliņu, kā pirmsākumu, kā stīdziņu no sirds uz sirds, kas ritinās un caur dzimtām, kā tas viss ir, es sevi nemīlu sapiņķerējies, un tam mums ir tāda vesela sapiņķerēta čupa līdz mums atnākusi, lūdzu dzīvo tagad. Un mēs viņu pīņķerē, lai atkal plūstu caur tā es sevi mīlu. Es sevi mīlu, tā stīdziņu viņi ieplūst bērnos. Jo īstenībā, viņš ir, viena trauma, otra trauma, viss ir sasējies. Viss ir sasējies līdz brīdim, ka tu vienkārši sevi nemīli. Kā cilvēks, kā dvēseli, tu sev neatceries neko. Tas jau paudžu tāds mantojums. Un tas bija tik skaisti, tas bija tik dziļi. Un man ir bijuši vēl tādas kakao, kuras iedzeru ar draudzenēm, bet nekad nav bijis tik jaudīgi. Nav vairs bijis tik jaudīgi, bet, jo es neesmu tādā vēl kārtīgā garā kakao ceremonijā bijusi, bet es ļoti, es pat esmu nopirkus, bet sev savārīt tas nav tas. Bet es ritīgi jūtu, kā viņš sauc. Varbūt tas arī ir mans kaut kāds risinājums kaut kam, jo šobrīd man pat ir tas stāvoklis, ka es negribu uzlabot attiecības. Man vienkārši ir, tu zini, kāds ir tas stāvoklis, varbūt, kad jūs esat tajā atsvešinātībā tik tālu, ka tu domā tikai atrast izēju, kā aiziet, bet tāpat kā tev, man arī ir šis finansiālais apgrūtinājums, ka man nav maz bērns, kā es, tā kā visi tie aspekti, kur tad. Man, protams, ja godīgi iedvesmo arī vientuļās mammas, nevis vientuļās mammas, bet spēcīgās mammas, kuras aiziet un viņām ir tas uzplaukums. Kurām ir tas uzplaukums, kuras no nekā beigās uzrada, tikai tāpēc, ka spēr to drosmīgo soli sev pretī. Bet, protams, man iedvesmo arī stāsti, ka tu no nekā, kad ir jāšķirās un totāli viss ir beidzies, tomēr tu pateici, ka tu mīli savu vīru vēl vairāk nekā iepriekš. Man likās, kā tas ir iespējams no šī stāvokļa. Kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams tos aizvainojumus izšķīdināt, to nejust, ka tev tas vīrietis neredz, nejūt, nepalīdz, to visu milzu. Jo tad, kad piedzimst bērns, vīrietim ir ļoti jāatbalsta sieviete, ļoti jābūt vispār. Īstenībā viņam par to sievieti jārūpējās, viņš ir nefokusēties uz to bērnu, viņam vajadzētu lūdzu pamani, ka viņai vajag atpūsties, paēst, brīvu laiku, vienkārši, come on, vīrieti, saņemies. Viņu vienreiz mūžā padzert, kamēr baro. Jā, vienkārši esi tagadnē, vīrieti. Pēc sapņot par lielo naudu nākotnē, esi tagadnē. Šeit notiek dzīve, šeit bērns aug, tagad vajag. Un sarunas tik bezjēdzīgs, viss ir tāds, gan viņš, gan mēs, viss ir tik pārjūtīgs, eksplozija ir no abām pusēm beigās. Neviens nevienu nedzird.
Viss ir uz tādu kaut kādu vecu aizvainojumu reaģēšanu tikai. Un tad, kad palūdzu, varbūt meklējam trešo, kas var mūs tā kā vidutāji, kas mums ļauj sadzirdēt vienam otru. Nē, man problēma nav, problēma ir tevī. Un tad tu vēl vairāk nospied to sievieti, vēl vairāk. Man liekas, ok, manī ir problēmas, atzīstu. Es meklēšu palīdzību, bet viens, tā kā visu laiku vienam to ceļu iet, to var, bet, jā, nezinu. Es saku, es šobrīd nezinu, es esmu tajā posmā, kad gribas izslīdēt ārā no esošās. Jo man tāpat kā tev, tas nebeidzamās, tas karma, es esmu to pelnījusi, es tāpēc, ka sevi nemīlu, kas ir fakti, ka mēs jau ejam pie sevis mīlestības. Un, jā, tāpēc tas kakao ir tiešām kaut kas tāds, kas mani aicina. Es vienkārši dzirdu, ka viņš tā kā kakao gars. Tā, viņa tā balss nav skaļa, viņa ir klusa, tāpēc mēs varam parunāt arī par to intuīciju, kas bija nākošais, tā kā, cik svarīgi ir sekot savai intuīcijai un kā viņu atpazīt. Ļoti. Intuīcija kodolīgi, ko tur daudz runāt. Jo tāpēc, kad, piemēram, tev intuīcija teica palikt vai iet prom. Ko jau tu atšķir? Es tev nejautāju tajā laikā. Es sakrāmēju bērnus mašīnā un teicu, ka es visu braucu uz laukiem. Ja tev tā mamma ir tik svarīga un es nekad nebūšu tāda kā tava mammīte. Jums arī mamma bija pa vidu. Mums arī mamma ir pa vidu. Un tā vēl. Un cik šausmīgi. Mīļās dēlu mammas, palaidiet tos bērnus pie sievām un neturiet zem saviem bruņķiem, lūdzu. Un beidziet, es arī esmu patrūdināt, kad izaugs bērni. Jo man arī bija tāda situācija, kad man nāca un gāja, kad gribēja viņa māte. Un es viņam saku, tā nedrīkst, tas nav ok. Tā kā man bērniņš ir piedzimis, es esmu piekususi. Viņa nāc, kad grib. Kāpēc viņa nevar, tā ir mana mamma. Un tu saproti, tu esi bezspēcīga. Tā kā, un tad es pie sevis, labi, es viņai viņu atdodu, enerģētiski ņem atpakaļ savu cilvēku, ņem to dēlu. Viņa ir viņu paņēmusi. Viņa varbūt jau vienmēr viņu bija paņēmusi. Nebija atlaidusi vēl nekad. Nē, neatlaidīs. Un es redzu, kā viņa mēģina mums izklāt ceļu, lai tikai mēs paliktu, neizjauktu ģimeni, bet viņa neredz, ko viņa dara savā ziņā ar savu labdarību. Ar labiem nodobiem ceļš uz elli bruģēts, kā ir tas teiciens. Un, jā, to viņa, tā kā tur ir tāds, un es nevaru viņam es nevaru, viņam pašam jāsaprot ir. Viņam pašam jāizdara izvēle. Jā. Tas gan. Jo es negribu arī būt mamma vīrietim. Un ko es jūtu, kad pēc bērniņa piedzimšanas, bet man liekas, tas ir saistībā ar šo laiku šobrīd, ka mēs ejam tas populārais vārds autentiskums, bet vairāk patiesāk pie sevis. Un kad mums nav vairs bail to nē tā pateikt, kā kādreiz, ka mēs tās pusās pelītas, ka ok, lai mūs bradā, bet vienkārši tā sieviete, tā tik bērnu feminīna enerģija ir modusies, un viņa nav joks. Viņa ir spēks, un viņa arvien vairāk mēs tā kā atpazīstam to priestarieni sevī, kurā nevar vairs nokalpināt, kura grib kalpot plašākiem kaut kādiem mērķiem un gaismai, bet viņa negrib vairs neapzinātībai kalpot. Tam plānam vairāk. Liekas, come on, brīvība, paplašinamies, spārni, izplašamies. Un tad ir tāds, ka tā slāpē, un tur ir dažādas enerģijas, kas to dara, un mūsos pašos jau arī, protams, nebūsim jau sētās. Bet ar to intuīcijas sajūtu arī šomēnes, kad visi tie laulas portāli, gaisma, tāds transformatīvs laiks, jaudīgs, un ja tu klausi intuīcijai, tu klausi un sacīt, tu nevari vispār kļūdīties. Nav drošāks veids, kā iet pa dzīvi,
ja tu klausi intuīcijai, ka tas ir šausmīgi bailīgi, jo tas nebūs loģiski. Tas tā kā nebūs loģiski. Nu, tas ir iet tajā nezināmajā, bet jā, nu tā kā, nu man bija mazliet tāds, ka tas dieviņš pats saka, nu, bet kur jūs tās atbildes meklējat ārpusē, visu laiku jums viņas dod iekšpusē. Nu, tā kā iekšpusē jau tā balstiņa ir. Nu, kā visi saka, visas atbildes ir tevī, nu, kas ir tas klišejiskās frāzes, ko, nu, kas ir patiesas, bet viņas var pēc tam reāli sajust, ka tā jau arī tas ir. Un tu nevari aiziet nepareizi, ja tu paklausies tajām, nu, vot, kakao gars, ja? Nu, ka pats klauvēt. Tu nevari saprast, kāpēc viņam vajag, kāpēc. Tu šaprāt nezināji, ko viņš var izdarīt tev. Pat nenojauši. Un kas tavuprāt mainījās tieši? Tu mainījies un līdz ar to vīrs mainījās? Jā, es mainījos. Jāsāk ar sevi. Vienmēr jāsāk ar sevi. Mēs nevaram izmainīt otru, lai kā mēs gribētu, lai kā mēs līdz kaulam gribētu, lai otrs mainītos. Ja mūsu attieksme pret sevi pašu nemainīsies, tad arī otrs nemainīsies. Es sāku ar sevi. Es mainījos un es redzēju, ka vīrs arī sāk mainīties. Vakar izlasīju rakstu vai aizvakar nav svarīgi, ka vīrietim galvenais ir bauda. Ja mēs nesniedzam viņam baudu, to, ko es iepriekš pieminēju par to intīmo dzīvi, ja, tad viņam arī pazūd tā interese par sievu, par sievieti. Viņiem ir galvenais bauda. Mums drošība, viņiem bauda. Tev jāpārkāp pāri savam lepnumam, tev jāpiedod vīram viss un jādod viņam bauda. Un tu nevar iedomāties, kas būs pretī. Attieksme mainās pa 180. Jo man liekas, nu jā, nu protams, bet man ir tas tā liekas, ja man nav emocionāli droši, kā es viņam varu vispār kaut kādu baudu iedot, jo es nevaru vairs atdalīt emocijas no ķermeņa. Kādreiz es varēju ķermeņa un emocijas divas dažādas lietas. Jāliek kopā. Nu jā, un tagad es esmu salikusi emocijas ar ķermeni kopā, bet tas aizvainojums, kas ir saglabājies un tā emocionālā nedrošība, ka man liekas, ka man tik bail atvērties viņam visādos veidos, ka, jo es nezinu, kurā brīdī atkal mani, kur manu atklātumu izmantos pret mani. Un tas rada tādu nedrošību, bet es saprotu, ka īstenībā, ja tā drošība būtu manī, kad, un lai man samīn, bet manī ir spēks. Es atnāku ar atvērtu sirdi, piemēram, un ja man samīn, tā nav, tā kā, es tajā brīdī biju godīga un atklāta uz to atvērtību. Ja un tad ir tas robežu jautājums, vai es gribu turpināt, sevi samazināt un nebūt atvērta un atklāta, vai, tāpēc man ir jāsajūt, jo katrai jau mums arī tomēr tas ceļš ir paredzēts, vai ne? Vienai jāpaliek, vienai ir tā iniciācija iziet. Abi varianti ir grūti no tā punkta, kurā mēs esam, Jā, es pat nezinu, vai grūtāk nav palikt nekā aiziet. Es domāju, ka noteikti grūtāk ir palikt. Grūtāk ir palikt. Bet tas ir tā vērts. Ja tas ir tavs cilvēks. Tas tik nereāli. Tas ir tā kā, jā, bet... Un tu minēji, ko tas sieviete man tagad gribas tagad? Tu minēji, par nākošais bija svars un atbrīvošanās no tā. -13. Ko tu teici, ka tev ir -13, vai ne? Vienā vasarā. Wow. Jā, vienā. Tur iedoties tos labos sajūtu, kas tev ir ienākusi. Es lidoju. 13 cukura pakas vai kā tur, kurš labāk var sareiķināt. Un tu darīji ko? Pēkšņi, kāpēc tas pēkšņi šogad? Nezinu, darīju daudz, sāku gadu atpakaļ, ja godīgi, ar ļoti attīrošu, ar ļoti lielu askēzi, kā saka, vēdās, askēzi ar attīrīšanās detoksu, 7 dienas neko neēdu vispār. Tikai dzēru ugunsdziru. Jā, jums
kas ir ugunsdzira, tad Aija pateiks, ka tas ir. Tas ir svaigi spiesta citrāna sula ar ūdeni, kajēns pipariem un kļavu sīrupu. Kļavu Ja lapu jums sīrupu. interesē, tad varbūt Aijai Instagramā apjautāt, vai kā. Tad iedot tālāk informāciju. Lai mēs nenodarbojamies ar dezinformāciju, ka cilvēks tieši saklausās un tur pats kaut ko uz savu galviņu. Mazums tur. Jā. Jā, tad attīrīšanās kūra deva tā kā to pirmo milzīgo impulsu. Jo, nē, 7 dienas tas ir ļoti smagi. Tu vari nēst, ja tu esi viena, tu sev negatavo, bet es gatavoju, ģimenei. Es gatavoju un pat nē, tas ir viss smagāk. Es esmu nēduši 14 dienas. Wow! Pastāst! Bet tas bišķiņ neskaitās, tāpēc, kad... Bet tas nebija grūti, tagad pēc bērna. Tas bija pirms. Tas neskaitās bišķiņi, tāpēc, ka es visu laiku... Labi, tu arī dzēri to ugunsdziru katru dienu. Jā, tā jau dod to enerģiju. Es dzēru tos miltus, miltus detoksā. Es 14 dienas dzēru miltus. Labi, miltus var iedzert. Ja gribu uzņemt svaru. Bet tāda problēma mammām par svaru, kad neļauj otro bērniņu, jo nav svara, man draudzenei tā bija. Es teicu, mamā, putra laimīgā, es neko nedrīkst ēst, tu drīksti visu un neveselīgo, lai tikai svaru dabūtu. Jā, un es arī toreiz, jo es daudz visādas detoks esmu darījusi un visu kaut ko. Es arī pēc Ulīgas piedzimšanas pēc gada uztaisīju tādu kofiju ēdēm, tā ir tāda klīzma. Bet tur es arī 5 dienas, man liekas, vai 3 dienas nēdu, ābolu sūdzēju. Tad, kad baro ar krūti, arī tas ir tas, it kā gribas dot tam ķermenim, bet saprot, es baroju krūti, es nevaru. Lai gan, varēju jau pārtraukt to krūtas barošanu gada laikā, bet, redz, ir jau 2 un 3, un tad ir šausmīgi grūti vispār. Zinu. Jā, tas ir vesels stāsts, tas ir sievietei, tas ir tāds. Tad, kad Ulla, man liekas, bija gatava pati, es nebiju gatava. Emocionāli, tas ir pa ātri, jo viņi 7 mēnešos man vienu dienu gandrīz atteicās no krūtas, un man bija tāds, come on, kā, tas ir gan pa ātru, gan pa, nē, es pilnīgi, man tā kā skumjas cēlās augšā no tā, nē, es gribu barot. Un ja man būtu otrs bērniņš, un viņš negribētu vairs ņemt vienu dienu krūtas, laikam arī, ok, paldies, halleluja. Bet tagad ir tāds, ok. Bet jā, par to svaru un 13 kilograms vienā vasarā. Come on. Kā? Jā. Varbūt bišķi ilgāk, bet sajūtu reāli tikai vasarā. Jā. Papildus nodarbojos savu mūža sapni, piepildīju paralēli. Tas ir? Jāšana ar zirgu. Jā. Sapnis bērnības. Jo zirgs ir vēl viena lieta, ko es gribētu, ja man būtu māja, bet varbūt pat ne jāsaka, ja viņa pieiet un vienkārši būt ar viņu. Jā, zirgi ir fantastiska enerģija. Kādas viņiem acis? Es gribētu to zirga dziedināšanas terapiju. Varbūt pati aiziet, bet kad ir tāda sanctuary, ka tas zirdziņš, ka ir tā vieta, tas holistika pieeja visam. Es vienam Instagramā sekoju, ja sievietēm, tas ir vienkārši apbrīnojami. Ārpus Latvijas, Amerika, man liekas, tā ir, kur viņai tie zirgi dziedina cilvēkus, vienkārši pastāvot blakus uz čakrām, paturot sev. Vienkārši. Ir tāds seriāls Heartlanda, Kanādas, tur ir pa zirdziņiem tieši dziedināšana, un ka viņi tos zirgus ārstē, bet īstenībā viņi ārstē tos saimniekus tiem zirgiem, pa lielam. Tā galvenā varone. Ir tāda smukā filma, dokumentālā par zirgu retrītu Kanādā vai Amerikā, bet kā viņš sauc Herd vai kaut kā tā, tas arī tik skaists vienkārši. Jā, tieši retrīts ar zirgiem. Nevis jāšana, bet tieši tā dziedināšana, viss tā. Bet jāšana palīdz gurnus sievietēm iekustināt, sevišķot pēc otrā bērna, pēc liekā svara. Es pilnīgi sajūtu, kā tā kustība, kas ir gurnos, jo es mācījos reāli riksītī, tur jau iet. Tā kustība gurnos viņa atbrīvo un pēc tam seksā tas baigi palīdz. Jā. Visticamāk, atdzīvina uguni.
pilnībā uz zirga. Jā. Turēt zirgu starp kājām nav viegli. Nē. Es esmu, jā, es uz zirgu, man laukos bija bērnībā zirgs, man skolveda zirgu, bet, nu, ne jau uz muguras, bet kamanās. Es tā kā tāds veco laiku cilvēks izklausos, bet mums bija tāds piedzīvojums, ka mums regulāri Es veda izmetu pāris. kamanā. 3 gados man izmet kamanā, no kamanām ziemā. Leca pārī žogam zirgs un visi, kas bija kamanās, protams, bija kupenās, jā. Nu, Bet es neatceros neko negatīvu no tā. Mums bija zirgs, nu, laukos kā lauku zirgs, darba zirgs, un tad tur cukurbietis vāca, un bija tāds koku, nu, rati, kuros krāmē tās cukurbietis, un, nu, ritenis koku, spieķi, un es biju uzlikusi kāju, un zirgs sāka braukt no tā riteņa, un man to kāju vienkārši, to pēdu redzēju. Tāpēc man ir droši vien apavu kārma, ka visi ātri nomiņās. Visi apavu novalkās. Es atceros, man toreiz nesen mājās, nu, man ļoti sāpēja nesen. Man nebija lauzas, bet, nu, tas arī bija tāds zirdziņš. Ka tas stēks, nu, jo viņi jau ir nu, tu nevari īsti prognozēt. Tāpat kā es redzēju, kā zirgs laukos nomet brālēnus no muguras, jo mēs bez sedliem sēdējām. Un, atnāca laimīgi tā ķēva atpakaļ, un pēc kāda laika vecais teica, pat nezināja, ka viņi ir stāvoklī. Un tad kumeliņš, pārsteigums. Dāvaniņa. Jā, tie zirgi ir brīnišķīgi vienkārši. Jā, zirgi ir vienkārši. Tā tad ir kakao, zirgs, ūdens, pelnes, detoks. Detoks, jā. Kas vēl? Kas vēl? Tas viss ir reālas darbības. Tas nav sēdēt galvā. Tas ir vienkārši reāli kustināt enerģiju. Nu, kakao plus Tibets trauki. Es, protams, tur šodien bija 6. reizi, ja es nejaucu uz to pie tā paša speciālista kakao un herca terapija. Ļoti. Jā, tu saki to herca terapiju. Jā, tie ir tas trauki, jā, radītās vibrācijas. Jā. Man draudzene nodarbojās, viņa Rīgā dzīvo, viņa taisās Tibetu ļoti masāžu, ka viņa tev uzliek uz čakrām. Jā, es uz tām biju. Tavs vīrietis pasniedz vai sieviete? Sieviete. Bet tā nav Ginta? Nē, Sandija Zeltiņa, ja kādam gribās, jā. Jo es pati neesmu bijusi, bet man ir draudzene, kas to dara, un es zinu, ka es to ļoti gribu pamēģināt, bet, nu, man liekas, nu, nav, bērns, vēl tas bērns, jo te man nav, manā rajonā jau nav tas, tad man ir jāieplāno, kas man pieskata, nu, visi šie loģistikas jautājumi, kur tās mammas ir bišķiņi, nu, tas ir gribu savu dot un aplaužos, jo nav. Nu, jo man arī tas fons, kā bija, kad piedzima meitiņa, mana mamma dzīvo Vācijā, tēva man nav, vīra māte, nu, tur es tā labāk redzēju, ejam nekā nākam, lai gan, nu, nav slikts cilvēks, vienkārši tā enerģija, man viņa, ķermenis uzreiz tā jocīgi paliek ķermenī. Un es viena pati nebija jau neviena, māsai savu dzīvi, nebija, nu, nekāda tā atbalsta, fiziskā plāna, nu, tā kā nekāda. Tāpat kā man. Jā, tas ir baigais resurss. Un man bija saruna, kā izrādās, mums ir 2 kopīgas draudzenes, kas tā savilkās, tā dzīve savēlka ir Guna Graituma, kas ir tava klases biedrene, kas ir vispār magic, jo pēkšņi es Gunai teicu, man būs laika par šo tēmu, jo viņai ir arī bērniņš, un tad mēs pārnājām, cik ir crazy, cik ir tā sajūta crazy. Un es teicu, man būs laiks aizsūtīt plakātu. Viņa tā, taču mana klases biedrene aizstā, kā tu pazīst Aiju? Un tad brīva, vai ne? Tā, kad vispār pa perimetram te cilvēki kaut kur ir un satek kopā. Un Guna baigi foršo vienu tēmu izcēla, ko mēs arī piedzīvojam kā mammas, ko mēs punktā nebijām iekļāvuši, kas ir tā izolētības sajūta, ka pēkšņi tev ir sajūta, ka tev arī nekur baigi neaicina, jo tev ir bērni. Nu, tā kā tu gribētu varbūt kādu pat satikt vai ko, es arī bišķi sajūtu, vai mēs kā mammas to pārspīlētāk sajūtam vai kā, bet man arī ir bišķi gadījumi, kad, nu, tā kā man noklusē un nepasaka, kad aizbrauks kaut kur un tas ir tāds,
Jā, un tu, protams, sēd mājās, es droši vien nepatīku, nu tu tur savā upurī iekrīt un domā. Jo, būsim godīgi, tad, kad man nebija bērns, man likās, ka es kaut ko saprotu no bērniem, neko tu nesaproti, kamēr tev nav bērni. Un man bija draudzenei bērns, viņa bija atbraukusi ciemos, mēs tur vairākas draudzenes pļāpājām, un es jūtos tik nogurus no tā bērna, no viņas bērna, kas tur fonā visu laiku trokšņo. Un nākošais, kad mums bija atkal jātieks, es māsai teicu, davai, tiekamies, bet bez viņas. Nu, tā kā, jo mēs gribam arī atpūsties. Jā. Un tikai tagad es saprotu ārprāts, cik tas ir crazy, bet tā ir. Un var saprast tā bez tās puses, jo arī tie bez bērniem ir noguruši, vai tie ar tiem lieliem bērniem ir noguruši. Un neviens jau tās mammas ar tiem mazajiem trakajiem toddlerīšiem, vajag jau tā. Mammas ar bērniem, grib satikt mammas ar bērniem. Un tā ir vēl tāds iesprūdums sajūta, ka tev tā dzīve arī, tā kā nav neviena. Īpaši, man liekas, tiem cilvēkiem, kam svarīgi ir tā sava cilts. Es esmu baigi tāda individuāla, bet ir cilvēkam ļoti, ļoti vajag to savu cilti, to kopā būšanu un tādu akūti vajag. Un tad tā izolētība vēl vairāk, man liekas, dod sievietē nepalīdz. Un tad pēdējais punkts mums ir Marija Magdalēna un sevis mīlēšana, jo mēs pieskārāmies. Un tad Marija, tu arī ieminēji ļoti skaistu frāzi, ka tu esi daļa no viņas, kaut ko tu rakstīji. Mēs to enerģiju vienkārši sievieti jau atpazītu. Es noplūcu, nevar redzēt, jau nobiruši maz rožīti noplūcu vietējā. Tu zini, kā manai meitai otrs vārds ir? Roze. Otrā roze, ko pazīstu. Ulla Roze. Vau, cik skaisti. Un man pēc tam iepazinos ar kakao meiteni, saldo viņa dzīvoja vienu brīdi, kurai meitai arī otrais vārds bija Roze, ir Roze. Cik skaisti. Jā, vajag sievietēm mostās, tas pilnīgi dabiski prasās to rozi likt. Man draudzene ielika Jasmīna meitai vārdi. Es tādu vispār pirmoreiz dzīvē dzirdēju, manuprāt, es biju vienkārši šokā. Ja man būtu vēl viena meita, es gribētu viņai, būtu kaut kāds pirmais vārdiņš, bet otrs būtu Pērle. Wow. Man kaut kā tas arī. Pērlets. Jā. Un par to Mariju Magdalēnu, jo pirms Ullas es ļoti izteikti jūtu Marijas Magdalēnas enerģiju, un tad piedzima bērniņš. Kā es teicu, es gandrīz neko jau sāku visā izslēnēja. Un es jūtu, ka vispār arī tas Marijas Magdalēnas lauks kaut kur ir pazudis, es viņu nejūtu. Es jūtu Kristus enerģijas lauku, un tikai tagad es atkal jūtu kaut kā ar augustu, atkal es jūtu, kad viņš nāk iekšā, atkal nāk tā divine feminine enerģija. Uzplaukst, ka viņi ir atpakaļ. Tās dievietes priesterienes izklausās kuku un džambo, bet viņas ir, tā ir tā mūsu identitātes arī daļa, ko mēs tā kā atgūstam sevī. Jo es tieši vienu vakar domāju, kad mēs tam tāds kosmos vispār, visi jau ir, bet tie, kas arī apzināti, tie, kas varbūt nedzīvo tajā apzinātībā, mums ir normāli, tev ir normāli. Tu esi astronoma pēc fotogrāfijas. Pēc fotogrāfijas tu esi astronoma, ne? Pēc profesijas tu esi astronoma. Jā. Tas ir vispār vesels kosmos. Tu vispār skaties uz debesīm pavisam savādāk. Tu vispār dzīvi skaties un redz, tas ir ārprāts. Un tad es vienu vakar arī gulēju gultā vai pa dienu un es tā domāju, ka tā ir tāda norma domāt. Kad tās realitātes tās saplūst, tur ir ģimene, māja, zemes dzīve, un pilnīgi norma ir gaismas pasauli, gaismas būtnes, nezinu, Marija Magdalēna kā draudzene, visas tās civilizācijas, galaktikas, un viņas visas vienkārši ir tevī kā ikdienišķa lieta, kā ikdienišķa tāda sastāvdaļa. Tas plašums, kas nāk iekšā, un tas ir tas, kas cīnās droši vien, necīnās, bet kur mēs sievietes esam atmodušās uz to jušanu, redzēšanu kosmosu, un kas liekas, ka man vīrieti. Viņš to arī. Pasaka vismaz vārdu dvēsele.
Tā minimāla programma. Nu, jā, ja, piemēram, tavs brālis, vai ne? Tavs brālis bija pie manis pirmais uz sesiju. Nu, Jā. viņš visu gaismas veselu pilnīgi normāli. Viņš ir pilnīgi normāls zemes vīrietis. Viņš nav nekāds tur, nezinu, kad uz viņu lasītu, nepateiktu, ka viņš ir Tā, jā. nav kārtībā. Pilnīgi normāls cilvēks. Bet cik daudz viņš arī zina un ko viņš dara un tās prakses. Un liekas, nu, ir tie vīrieši, kas iet to gaismas ceļu apzināti. Un tā nav ilūzija. Jā, starp citu, mans brālis aizved pie tevis. Viņš ļoti sajūsmā bija, tā es nonācu pie tevis ar brāli, jā. Bet interesanti, jo jūs abi esat ļoti, ļoti jaudīgi. Jūs vienkārši esat jaudīgi. Nu, tajā jušanā, man liekas. Un, es vispār domāju, ka es klausīšos tevi un kārtējā reize, kad es vienkārši novāru visu. Norunāju. Ideāli. Nu, kas tev ar to Mariju? Kas ir tev ar to Mariju? Kas man ir ar Mariju? Es biju pie Līvas Austrijā, un tad man ar Mariju tur bija ļoti mīļi un tuvi. Kāpu kalnā, saulēktas sagaidīju, piedalījos Lauvas maratonā, Dianas, Šenannas, Lauvas vārtu, un caur to man arī atnāca tā vīzija vienā no meditācijām, kad ak, Dievs, Ješua, paldies, tikai es nezinu, par ko man tā gribējās vienkārši pateikt tos vārdus, tā ka viņi man no iekšas lauzās ārā. Tas ir pirmais, kas mani veda pie Magdalēnas. Un caur brāli, protams, atkal viņš bija izracis, nu kā, man kā fiziķei, jā, loģiskam cilvēkam, vajag arī kaut kādu pamatojumu, jā, sazemēto. Kad reāli mums mājā, kur pie mums ir atnākusi, ka tā nav vienkārši pirkta vasarnīca, bet tā ir dzimtas māja. Un tur ir reāli pierādījumi, katrā paksī ir pa Magdalēnas dzimtas zīmei. Un tad, nu, man pavisam neticīgajai vairs arī, kā saka, nebija ko teikt. Nu, pagaid, tā bija latviešu dzimtas Magdalēnas, kaut kādas latviešu dzimta Es Magdalēnas? nezinu, tālāk, sīkāk detaļās, brālis nolika man faktus priekšā. Viņš to visu. Tā Magdalēnas dzimta reāli, ja? Nu, tā kā... Jā, es nezinu, vai es lietoju pareizu vārdu dzimta, bet jā. Man kāds loģisks cilvēks ieteica uztaisīt akcents analīzes, ja es gribu kādu pierādījumus kādam iedot. Tāda ir vīrietis, protams, kurš to ieteica darīt. Jo, nu, Somi pie manis atnāca mistiskā veidā. Es tik tagad to sapratu, kāpēc viņi atnāca. Visi man izsaka par viņu komplimentus, lai gan viņi pirkt pa 5 latiem, tad, kad 5 lati vēl, nu, nebija tāda valūta kā tagad eiro. Un, jā, tā ir mistika arī tāda. Jo, nu, tās zīmes jau mums atnāk jau iepriekš. Tikai mēs pēc tam tādām punktus kopā. Pēc tam tikai... Nu, piemēram, es atceros kaut kādas tur lietas no 20 gadiem, kas man nāca, ko es tajā laikā nesapratu, kas tas ir pēc kāda, paiet tas posms, tad ir tāda skaidrība. Tāpat par notikumiem, nu, piemēram, šajā brīdī. Mums liekas, ka mēs saprotam, kāpēc kaut kas tagad notiek, bet pēc kāda laika atskatoties, tas punkts būs pilnīgi citā. Nu, piemēram, tā krīze ar vīru, nu, tagad no šodienas acīm tev ir pilnīgi savādāk nekā tajā brīdī, kad tu sēdēji krīzē ar vīru, vai ne? Un mēs nevaram esošajā mirklī īstenībā saprast uzreiz visu un zināt, kāpēc kaut kas notiek un kāpēc kaut kam ir jānotiek. Jo pēc tam ar to distanci mēs varam tikai, ok, jā, kāpēc tas bija paredzēts. Un citreiz mums tur neko nevaram ātrāk izrāpties ārā, citreiz tam procesam vienkārši dabiski ir jābūt. Vienkārši tad ir jāpiedzīvo tā pieredze, tu nevari varbūt arī pat aizbēgt dažreiz. Nu, no tā, kas tev ir jāpiedzīvo, visticamāk nevar aizbēgt. Un tad tu pēc tam ar pateicību pieredzēji vari, nu, doties tālāk. Un reku mūsu laivs arī notika. Par spīti visam. Tā pretestība bija milzīga. Es nezinu, tagad es pārskriešu pāri kārtīm, pastīšos... Jā, šitā kārtas bija tā, kas man ļāva nepadoties, jo tur bija just say yes. Nu, tā kā vienkārši saka, jā. Nu, jo man likās, kādā sakrā man šodien šitā kārtas, protams, šī kārtas, kur bija tās The Seven Stars, tās ir tās plejādietes,
plejādiešu beznosacījuma mīlestībā, tā enerģija, lemūrija, visam. Marija Magdalēna Kristus enerģija, kas nes šos kodus beznosacījuma mīlestība, ne? Un reku, tu viņu piedzīvoji praksē ar vīru, ka tu viņu pieņēmi, tu izgāji uz to. Nu, mēs tam cilvēku, mums ir ego, mums un tā būs kaut kādas sadursmes, bet no tās nemīlestības tu varēji pacelties uz to mīlestības lauku, kas ir milzīgs šifts. Un, jo tas ir, un jāklausies tām mazajām balstiņām, kas tur iekšā kaut ko pīkst. Pat ja tu esi pelēka ar esmu pele, tā balstiņa viņa kaut kur tevi grib aizvest, varbūt uz Rīgu, sviestu noēsties. Kakao ceremoniju. Es laikam arī pēc šīs sarunas beidzot izdarīšu to, ko man tā kā augstākais viņš tā maigi spiež. Nopēc, pasūti sev to kakao. Man tā, bērnam 1. septembris, bērnu dārs, tur vajag to un to un to. Es taču varu atlikt. Es taču, tā nav primārā nepieciešamība kakao. Un tā jau ir. Mēs laikam tā atliekam to sevi. Tā balstiņa īstenībā, tas ir tas svarīgākais īstenībā. Nu jā, viss sākās ar mums. Uzlieciet masku paši sev, pēc tam pārējiem. Jā. Ka mīļš, paldies tev, Aija, ka mums spēlzējās, vērsnes pasauli nopūlējās, tumsas pasauli vēl vairāk nopūlējās, lai mēs nebūtu. Bet mēs šeit bijām. Pamatīgi nopūlējās. Ārprāts. Es biju pat dusmīga. Es esmu pēc cilvēka dizaina manifestējušais ģenerators, un frustrācija ir normāla ķermeniska emocija man. Tev ir atkal visticamāk tas rūgtums, tāds rūgtums sajūta, jo tu esi projektors. Un man bija, es domāju, nav sakars, kāpēc es dusmoju Zāju, kāds sakars? Bet, nāk tās emocijas, nāk, kā tā var vispār, come on. Kā var neierasties uz... kur mēs tik daudz enerģiju ieguldījām vakar, lai izdomātu. Bet reku mēs esam. Kakao gars gribēja pabeigt savu seansu šodienas ļoti spēcīgi. Jā, tā kā piedošanu. Tā enerģija, viņa tāpat te plūda, viņa te bija, viņam te bija jābūt. Mēs tur neko nevarējām padarīt, viņam te gribēja. Tā kā jā, pēc tam izvilkšu vēl pāris kārtas. Pēc šīs sarunas pastīšos, ko tad mums tā gaismas pasaule, un es tev padošu pēc tam ziņu. Tur uzrakstīt kaut ko, varbūt mums jāizlasa, vai to pēc tam. Kāds ir ieradus šajā laivā? Nē, viņu ir devis mums. Es nesaprotu kā, bet man arī šī tēma tagad ir tik sāsinājusies, un es skatos, ka... Tu zināji, tad pats mums bija pievienojies? Jā. Tā, Amanda, drīkstu lasīt skaļi, es jau nezinu tos noteikumus. Es nesaprotu kā, bet man arī šī tēma tagad ir tik sāsinājusies. Tātad 11:05 par kādu tēmu mēs runājām? Sveiki, Amanda! Par kādu tēmu? Mēs tik daudz... Nebija partnerattiecības varbūt? Ka jums arī attiecības, jā, besī kulties par tām attiecībām, tad ko es neju prom? Skaidrs. Tā, tu saprati, vai man nolasīt vēlreiz sakarīgāk, bez pārāvumiem? Sapratu. Es pat arī sapratu, kas tā Amanda ir. Jā, viņa tevi minēja, viņa tevi pazīst, ne mani. Jo man ir divas Amandas, vienai nav partnerattiecības, vienai ir. Tu zini, kāda kārta es izvilku? No. To mēs nepieminējām. No. Serafimi. Serafimi! Aija man pārsteidz ar to, un viņa nezināja. Tad, kad viņa bija pie manis uz sesiju, bija Serafimi arī pieslēgšies. Nē, ko tu man teici? Vai bija Serafimi pieslēgšies, es vairs neatceros. Bija, jā. Un tu teici, kā sauc tavu pirmo bērnu dēlu? Serafims. Aija ir iedevusi dēlam vārdu Serafims, un tajā brīdī tu zināji to Serafima nozīmi? Mans vīrs ielika šo vārdu.
Man zosādi uzskrēja pilnīgi. Bet tā man besīgi, ka tie vīri ir īstenībā augstākās vibrācijās, bet viņi ir ietērti tādā kaut kādā pelmeņa enerģijā, ka tu vienkārši... Rupjaņā vīriešu ietērpā Mars. Nu tā pelmeņa ietērti gaismas būtnes un tagad... Un viņi mūs modina. Pa lielam jau viņi mūs modina, lai gan viņi liekas... Viņu presē. Un zin kādu vēstījumu šī kārtas saka voice activization, balss aktivizācija, angelic attunement, un tātad eņģeļu enerģija un divine support. Nu, man liekas, skaistāk mēs vispār nevaram šo laivu sarunu nobeigt kā ar Serapinu. Vienu no augstākajiem erceņģeļu vispār enerģijām. Wow. Ka mēs esam... Reku tāds zobens pa vidu viņam vēl iet tāds... Kā man te rādīt? Nevar tā redzēt. Pa kreisi, stop. Jā, iespaidīgi. Viņam ir tāds... Nu, Serapim jau vispār ir tādi... Nekad, nu, tur ir tādi jauda, viņi ir tikā... Es atceros visās laika līnijās, kur bija tāda... Kur neļāva prātu tur baigi analizēt un kur ir tādi lieli dziedināšanas elementi. Nu, parasti tu pats tur vari atbrīvoties, uzmest bumbiņu gaisā vai kā, vai Mihails Arceņģels, bet Serapins ir tur viss. Vienkārši tik ļoti ātra darbība, ka tu viņu... Un tu tikai vari... Mans kaķis nesaprot, ko es te daru. Jā, toreiz man tas Serapims arī pagrāba to manu smagumu, kad biju pie tevis un aizsvieda projām. Nu... Viņš bija tas, kas to izdarīja. Man ir rožu kārtas, paskatīsimies, ko te mūsu rožu kārtas vēl grib. Lai Dievs mums daudz grib pateikt. Nē, mēs tik daudz nevaram paņemt pretī. Ņemsim pa bišķiņa. Mēs atbildējām uz to jautājumu. Wow! Kas tur ir? Pagriez taisni pret kameru. Taisni pret kameru zemāk. Zemāk. Nu, zemāk drusciņi. Sofija. Vau, tas ir miglājs. Tas ir rožu. Tā ir tā roza zvaigznes. Bet tā ir divine plan, wisdom, intelligence within destiny. Nu, tā kā dievišķais plāns, gudrība, dievišķā inteliģence tevī un liktenis. Wow. Tur ir tāda roza, es varētu pēc tam nobildēt, tev aizsūtīt rozi, un tur tāda pišķiņa ir tāda DNS spirālīte. Nu, un šitas arī tev kā astronomai baigi, man liekas. Man norazumēja ricīgi šitās attēls. Jo ir tā roza, taču man ne tā lielā Marijas Magdalēnas roza debesīs. Debesīs. Es aizmirstu, kā viņu pareizi sauc. Tu kā astronomi arī nezini to lielo ziedu puķi zvaigžņu, kas ir Marijas Magdalēnas simbols, bet viņš ir fizisks zvaigznājs. Es atradīšu. Dievs. Es skolā eņģeļu, pie mājas skatītas, es pabeidzu visus tos erceņģeļus, un tad bija maģistrs ar Mariju Magdalēnu. Wow. Jā, tas bija. Tādu maģistru arī gribu. Man ir doktors, bet es gribu maģistru arī vēl. Tad tev, diemžēl, ir jāsāk no nulītes. Tev jāsāk ar pirmo kursu erceņģeļus. Students. Bet tās ir skolas, kuram baudu var mācīties. Nu, savā ziņā, jo tas ir tāds bieduma gudrības. Bet tev ir astronomija. Nu, es ar baudu sen neesmu mācījusies, tikai ar zobiem un nagiem plēsus, tā kā es labprāt pārmaiņas pēc baudītu mācības. Nu, septembrī droši vien sāks jaunā grupa par erceņģeļiem. Maijai Kadiķei. Wow. Eņģeļi šo reklāmu ir atmaksājuši. Šo reklāmu. Pie manis arī atnāca tā skola kaut kad Facebookā vai kur, jā. Tā ir otrā reize. Jā, brīnišķīgs laiks, man liekas arī, lai beigt ir 11:44. Paldies, saglabāt. Paldies, Darāja. Paldies. Piedod, ka sadusmojos. Visiem tā, lai izdodas saglabāt. Tā, un paldies tiem, kas bija klātienē šeit. Tā. Paldies, Amandai, paldies tev liels. Jā, bija kāds.
Wow. Nu, ko tad? Es slēdzu ārā rekordu. Jā.